Pietiekami svarīga cīņa un vietējais FBK sāds. Šodien spēlēs tiesneši Ansāns Pēters Freimans. Rezultātu 6-5 un ādužiem tā bija vēsturiska pirmā uzvara pār Ulbrukas komandu Latvijas virslīgas čempionātā. Un vienlaikus Ulbrukai tas bija arī pirmais zaudējums šajā sezonā. Un tieši Ervīns arī kļūdās piespēlē. Skaidrs, ka gribēs viņš parādīt savu labāko sniegumu. Un pašlaik izstāsta, ka abas komandas vismaz sākotnēji plāno spēlēt divās maiņās. Bīstama epizode un ir pirmais vārtu guvums. Matīs Dulbe ar precīzu metienu, kur, kā teica, komanda parādīja atzīstamu sniegumu. Bija vadībā ar 3-0, bet pēc tam ielaida 6 vārtu saimnieku vārdiem. Un ļoti bieži ir šādas te kļūdas, kā pirmā piespēle nav precīza. Iefiksējis, ka viņš šodien nav, ka viņš ir starp tiem, kas ir iztrūks. Bet vēl vienreiz Dulbem laba pozīcija. Kevins met un 3-2 pretuzbrukums Pauskai. Dulbe labi darbojas vārtos Zīverts, bet atkārtots metiens un Rauls Akmentiņš dubulto viesu pārsvaru. Vārds tā kā aizvedot pāris labas spēles vadībā šajā cīņā. Tagad pretuzbrukums, bet pat tālu palaiž bumbiņu Orlovs un Dulbe. Šoreiz viņš 1-2, bumbu zaudē. Ātri spēle un nelaikā netrāp. Miks Nagliņš spēles priekšmetam, līdz ar to metiens izpaliek. Strādā. Tiesneši ļauj spēlei turpināties. Neapmierināt te vienu komandu, te otra un viss beidzas ar to. Šoreiz lido vārtiem garām un sāc mazākumā dodas uz priekšu. Tomas Kristofers Birstiņš raida bumbiņu vārtos. Komandā ir guvis Birstiņš. Arī novembra sākumā pret Irlau Tomas bija precīzi skaitliskajā mazākumā. Un te ir sitiens un būs noraidījums Bauskai. Šoreiz nedaudz piekliboja izpildījums, tikmēr Birstiņa metiens tiek ar to galā Butāns. Vēlreiz Birstiņš! Pēc 4 spēlētām minūtēm Matīs Dulbe bija precīzs, izmantojot Markus Kaņu. Daži izdarījuši 9 metienus, Bauskai fiksēti 8 raidījumi. Bīstama izspēle un aizmirst Dulbe iemest. Zīverts glābi komandu, bet tur bija, manuprāt, vieglāk iemest nekā neiemest. Kas neizdodās Dulbem, tās padodās Ralfam Akmentiņam un atkal apaļš. Te jāmet apakaļ vārti, bet Niks Nagliņš. Bīstami un ir bumbiņu vārtos. Kristers Orlovs. No Tomasa Kristofera Birstiņa piespēles, ātras stūra izspēle. Bosakovs 1-1 izgājiens un bumbiņa vārtos un atkal +2 Bauskai un šķiet, ka Rauls Akmentiņš. Pēc tam gan Rauls labi nospēlē plecs plecā, bet tāpat tās izlaiž savu pretspēlētāju. Šodienas spēle. Un te ir vēl viens vārtu guvums un pirmais hat-triks virslīgas karjerā Ralfam Akmentiņam. Un bumbiņa vārtos. Bausa tagad protestēs, kā bija spēle ar augstu nūju. Cekareva piespēle un Orlovs iemet kājās Akmentiņam, Bosakovam un šeit, ka dabo arī sitienu pa kājām. Kāju pret rezervistu soliņu. Un vēl viens. Un te ir vēl viens vārtu guvums Bauskai. Bīstama epizode un tur ir Lomnieki 2 reizes bija izvirzījušies vadībā. Un ir
tikmēr pretējos vārtos atkal bumbiņa. Birstiņš no aizvārtas arī neizdodas, un te ir laikā varētu uzvarēt turnīra tabulas līderus un zaudēt pastarīšiem. To gan mēģina kliedēt paši mainieki Niks Nagliņš. Tāla diagonāle un no gaisa netrāpa Kevins Šmits to Celmeņa metiens Budāns. Neliels haoss tagad Bauskas aizsardzībā, bet Budāns notur savu komandu atvairu. Un te ir vēl viens vārtu guvums. 8-4. Un te Orlovs. Ja nesanāk kombinacionālā veidā, tad Orlovs ņem iniciatīvu. Šmita metiens un atkal Budāns. Orlovs ļoti augstu mēģina presēt Kreitsbergu un piespiež kļūdīties pretinieku un neskaidās vārtu pa piespēli. Pēc tam Birstiņš saņem bumbu no Šmita, bet neapstrādā to un Dulba aizskrien mazākumā, bet Šmits met un iemet beidzot 30 vārti šajā sezonā Kevinam Šmitam. Bija gatavs demonstrēt arī skaistas apvešanas. Tagad nonācis aizvārtē, nedaudz saminstinās un te tā vietā, lai Bauska iemestu vārtus un iespējams jāskrien ātri malā, jo komanda jau tā ir mazākumā. Dulba mēģina pieturēt bumbu, vēl minūte ir noraidījums un mazākumā Bosakovs gūst vārtus. Nu vai tas ir beigu sākums? Celmiņš. Bloķēts metiens. Tur spēlē ar roku un vēl viens noraidījums Jānim vairākums. Vienus vārtus vairākumā ir izdevies gūt, bet nevarētu teikt, ka pārāk bīstams ir vairākums. Bosakovs tur vairākas reizes vicina nūju, bet pa bumbiņu tā arī netrāpa. Birstiņš atstāja Šmitam, Kevinam neizdodas uzreiz pieņemt. Pēdējās vairākumas sekundes Šmita metiens un Budāns. Nu arī tagad. Neatvainojiet vēl 7 sekundes, jā, nedaudz kļūdījos un Kevins Šmits paspēja realizēt vēl vienu skaitlisko vairākumu. 5 sekundes Bauskai pie. Orlovs met, bumbu trāpa kādam no spēlētājiem, atstāja laukumu. Neprecīzi Birstiņa piespēle, bet Šmits. Šodienas spēlē Rolands Gustavs Vaivats.